Šis ir Riga Waterfront. 3 miljardu eiro projekts nevis Tallinā, nevis Viļņā, bet Rīgā. Priekš tiem, kas īsti nesaprot šī vispār projekta nozīmīgumu, ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā, paskaidrošu. Šis projekts nav tikai par to, ka kāds te uzbūvēs māju un būs tur cilvēki, maksāt spējīgiem cilvēki, varēs te pirkt īpašumu. Tas ir projekts par to, ka Rīga tiks atzīmēta ne tikai Eiropas, bet visā pasaules kartē. Un Rīga, es tā domāju, ka drīzumā atgūs ne tikai Baltijas, bet arī visas Skandināvijas centra status, to, ko mēs jau ilgus gadus esam pazaudējuši. Pat Baltijas mērogā. Šis projekts, viņš nodrošinās darba vietas ne tikai būvniekiem, remontniekiem, veikali. Te būs, cik es saprotu, visgraznākais tirdzniecības centrs visā Latvijā. Viņš būs atvērts pilnīgi visiem rīzniekiem. Te varēs katrs nākt pastaigāties. Te būs parki, izklaides zonas, krasmali būs visi pieejami, varēs pastaigāties. Veloceliņi, viss, ko jūs varat iedomāties, būs šeit. Vietā, kas šobrīd jau saucās Riga Waterfront. Mēs šobrīd atrodamies vecajā ostas terminālī, kurš tiks, viņš ir tajā pašā galā, ja mēs tā skatāmies pēc maketa, bet viņš tiks pārbīdīts uz šejien, kā jūs redzat, jau kuģis stāv. Šeit mēs redzam, tā ir tā eksporta iela, un šeit būs viss pilnīgi no nulles tiks uzbūvēts. Es varētu apsveikt mūs visus ar to, ka mēs ieejam jaunā vēstures lapspusē. Mums citu šo projektu arī projektēs, izstrādās, tā skaitā mūsu vietējais studenti no Rīgas Tehniskās universitātes. Es domāju, varam sākt atskaiti, kad Rīga drīz būs Baltijas centrs. Tagad paskatīsimies, kāds potenciālajiem iedzīvotājiem šeit būs skats. Pasties uz šito. Tie, kas dzīvo Ķīpsalā, viņi neredzēs saulrietu. To saulrietu redzēs tie, kas dzīvo šeit.